Ja mēs uzrāpjamies kalnā un stāvam muguru viens pret otru, es skatos uz nākošo kalnu, man otrs cilvēks, kas ir tai pašā kalnā, skatās un redz jūru, un viņš man stāsta, kad ir jūra. Un es viņam stāstu, ka ir kalns, un mēs varam strīdēties, bet mēs varam saprast, ka katram no mums, lai cik mēs gudri un zinātniski orientēti nebūtu, tomēr tas redzesleņķis ir savs un šaurs. Un mēs labi jūtamies ar tiem, ar kuriem mums daudz maz redzesleņķi sakrīt, un mēs sākam dikti diskutēt. Bet man liekas, ir jāsaprot, mums nevienam nav pilns redzesleņķis, un mums katram ir savi aklie plankumi. Man viena no lietām ir, kas man ļoti nepatīk konfliktēt, es vienmēr cenšos cik vien var izvairīties, jo, es nezinu, vai strīdos dzimst patiesība. Tur dzimst bieži vien nevienmēr tas, ko vajag. Tieši tāpēc labāk ir ar cieņu izturēties pret citu viedokli, ieklausīties viņām, paskatīties, kas ir tas, kas tev